Labrīt! Šodien ir 8. septembris, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Šodienas tēma būs, tur rakstīts mēs, bet es teikšu, es lūdzu viņa aizsardzību. Jo es narcisē. Es lūdzu viņa aizsardzību. Mēs lūdzam, viņi lūdz, es lūdzu. Bet kaut kas man tur ir ar tiem sīkumiem, man tas nepatīk vai patīk, nezinu. Jo mēs lūdzam. Kāds sakars man ar mēs? Ja es esmu saftīgs un egoistisks. Es lūdzu vai lūkšu viņa aizsardzību. Karači tāpēc. Ko es tur mainīšu kaut ko? Es tā visu laiku domāju, kas tur ir. Un, pieķēru. Es esmu sarkastisks. Tas nozīmē kritisks un dusmīgs. Tev vienkārši tā var, atrunāt kaut ko, un tad dziļāk, un ar laiku, ka es tā lasīšu. Un tas ir tāpēc, kad es tevi izpētīju. Sarkastisks, un es tevi meklēju. Kaut kur atradu disciplinēts. Tur rakstīt distancēts, vairs nevar atrast. Bet varbūt pārskatījos distancēts, bet man dēļ tā, ka disciplinēts es kaut kur biju atradis. Pašam augstākais spēks iedot to disciplīnu, filmēt raidījumu, un tagad es bišķīt sarkastisks, jo, kaut kas tur iekšā niķojās. Varbūt tas ir tas mazais bērns iekšējais, kas tik maziņš tur niķojas. Nevaru saprast. Nevaru nekā saprast es pagaidām. Tāpēc ir, jo vairāk es iemācīšos, jo mazāk es zinu. Domzīmē. Tas ir pazeminošs fakts. Tomēr es patiesi vēlos turpināt augt. Tagad es jau sāku dziedāt slavas dziesmas. Nopirku grāmatiņu, kāda izskatās, redzi? Ikdienas pārdomas, te kādi akmentiņi. Katru dienu tēma katru dienu. Atradu 6. jūlijā, jo es piedzimu 6. jūlijā vienas bailes. Es varu pasīties citam dzimšanas dienā kaut ko zinu, tāpatās. Jau padomāt, kas tā ir. Katrai dienai te ir. Katru dienu var paņemt grāmatiņu un paskatīties. Ir pa 31. decembris ir, un noteikti, ka 1. janvārs tad arī būs iecīs 1. decembris. Un 1. janvāris, maksā 6 eiro maksā. Es vakar paskatījos, es domāju tādu plānotāju, lai man nav jāraksta, lapiņas. Man taču tās tēmas, normāli iekrājušās ir. Reģintē jau 103, vairāk kā 103, bet varbūt tādu vēl izmest ārā. Vēl kabatās kādas 4. Un, domāju, nopirkšu tādu kladīti, ka rakstīšu. Nevaru ielikt to kladīti nekur kabatā. Un tad domāju, labi, ja sabojāsies mana jaunā grāmatiņa, nopirkšu nākošu gadu jaunu pa 6. Lētāk nekā plānotājs. Kaut ko var ieķellēt, arī ir vietiņa, vietiņa apakšā, kaut kur var aprakstīt. Un tad tomēr ar burtiem pa 6, nekā, ar kaut kādiem tikai cipariem plānotājs. Es tā padomāju. Un līdz ar to plānotāji atver tas tā kā agrākos laikos, toaletē kalendārīti, katrs izlasa lapiņu vienu, kaut ko izlasa, bet, labāk varbūt sliktāk. Tagad mobīlo var spaidīt. Agrāk lapiņu izlasīja. Un tas arī būs, kas patiesi vēlos turpināt augt.
Nu, par to patiesību un nepatiesību es vēl īsti nezinu. Es pilnīgi jūtu, kāds esmu sarkastisks. Nu, ķēmojos. Patiesi vēlos. Nu, sarkastisks esmu, tad man nav tur tāds patiesi. Nepatiesi es sāku muldēt. Bet tas arī labi. Es priecīgs ļoti esmu, kad es varu, nu kāds es esmu, vismaz zina atrast. Jo tas nav pilnīgi atkarīgs, ne no kā var pamosties, var tāds un tāds. Un tāpēc es lūkšu viņa aizsardzību. Es lūkšu viņam šodien atkal palūdzu. Vakar bija mēnesis smukais, visus filmēja, mēs arī medījām mēnesi. Un es lūdzu viņa aizsardzību. Tur rakstīts arī galvenais grēks. Boši negribu atzīties, bet padomāšu, kāds man ir galvenais grēks, jo par tiem grēkiem saruna man ir nepatīkama. Jo es, visu laiku grēkoju. Nav tā, ka es bez grēka dzīvoju. Visu laiku grēkoju, katru dienu. Sākot ar to, ka biļeti nepērku autobusā, beidzot ar to, ka katru dienu es ēdu konfektes Rimī. Esmu palicis uzmanīgāks, jo svešā Rimī pieķēra mani. Ar apsargu pacīnījos. Bet tagad es tā daru. Es ielieku vienkārši maisiņā, maisiņu ielieku groziņā un ēdu vēlāk no groziņa. Tā kā no maisiņa paņemu, aizēju, piemēram, pie kartupeļiem, tur jau viņi nefilmē, kartupeļus neviens neņem. Zinu, es tā padomāju, moš konfektes filmē, jo, baigi maz cilvēki, 4 cilvēki pa visu anonīmo veikalu. Apsvērts gan tur tāds baigais, kas zina, tas pazīs. Jau katru dienu viņš ir tas. Un tad es, piemēram, tur rakstīts, es baudu dvēseles mieru, jau zinu pie beigām. Un es jau biju izgudrojis vārdu, bet neierakstīju, domāju, atcerēšos. Es viņam lūkšu aizsardzību, un ja es viņam lūkšu aizsardzību, viņš man dāvās dvēseles mieru. Un es uzzināšu, kas ir garīgā pasaule galaktiskā. Noteikti, ka tā ir. Bet pateicība, mīlestība par visu, ko viņš man ir devis. Jo vairāk es iemācos, kaut ko taču mācos, es skolā vispār neesmu gājis. Jo vairāk es iemācos, grāmatiņas kaut kur pa laimi, es vēl neesmu nevienu izlasījis šito lielo grāmatu. Šito lielo grāmatu, vēl nevienu lapiņu neesmu izlasījis, ne no šitās. Šito vēl gan lasu, tāpēc, ka man ir raidījums. Man grāmatas jau krājas, jo vairāk iemācos, jo mazāk es zinu. Tāpēc ir tāda lieta, ja es vispār agrāk dzīvē nekad neko nebiju mācījies, tāpēc es tik daudz zinu. Jo vairāk iemācos, jo mazāk es zinu. Tāpēc es saku, ka mans viedoklis uz skolu var neiet. Būtu uzreiz jau te nākuši zobus man taisīt. Pa dzīvi tā kaut ko samācītos. Skatītos, vai paši taisītu, vai zinu, kādiem citiem liktu taisīt. Es tā domāju. Nedomāju savādāk vispār. Un, zinu, vienmēr arī priģilahis būtu. Tomēr zinu pie zobiem visu laiku. Zinu, vienalga, kas te būtu, bet es būtu zobu fabrikā dzīvotu. Un varētu filmēt raidījumu, kamēr neviena nav siltumā. Tomēr es patiesi vēlos turpināt augt. Es vēlos. Slēgtā reklāma DVD Laurencievs, sveiciens Mārim Metniekam, es gaidu tevi, SVP arī un visiem pārējiem anonīmajiem biedriem.